Labdien! Esmu Emīlija Zvana, bijusī RMMT studente. Un šodien es vairāk pastāstīšu par Vītola fondu. Es pašlaik mācos Latvijas Mākslas akadēmijā un 1. gadu esmu šajā Vītola fondā. Un gribētu mazliet vairāk pastāstīt, kā pieteikties, kas ir nepieciešams, un mazliet par savu pieredzi, jo tas noteikti būtu ļoti noderīgi. Man tajā brīdī noteikti būtu paticis, ja kāds būtu man to pateicis. Tātad Vītola fonds tika nodibināts ar mērķi, lai palīdzētu studentiem, kuriem ir nepieciešams finansiāls atbalsts mācību turpināšanai. Vītola fondu nodibināja Vilis un Marta Vītoli, un pašlaik viņi ir piesaistījuši vairāk kā 200 ziedotājus no visas pasaules, kas atbalsta šos studentus. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus, jeb 1 mācību gadu. Un šogad stipendija tika piešķirta 840 stipendātiem, un viena no viņiem esmu es. Tātad, kā jau minēju, stipendija ir finansiāls atbalsts studiju turpināšanai. Un, lai šo atbalstu saņemtu, ir arī kritēriji. Viens no svarīgākajiem ir vidējā atzīme. Te ir jābūt vismaz 7,5 vai augstākai. Un atzīme tiek vērtēta no vidējām atzīmēm pa visiem gadiem. Tātad, ja jums ir beidzies priekšmets 1. kursā, tad tas būs viens no vērtējumiem, ko ņemt šim te vidējam. Ja kāds priekšmets beigsies tikai tagad 4. tad tas ir otrs vidējais, ko ņems. Un kopā pa visiem gadiem priekšmetu galējās atzīmes tiks sauktas kopā, un šis ir vidējais vērtējums, ko arī rēķinās. Un ir jābūt vēl kādam no kritērijiem. Vai nu ir sociāli apgrūtināta situācija, tātad mazi ienākumi, ir panākumi mācību olimpiādēs vai pasākumos vidusskolas posmā, audz neviens no vecākiem, esat bārenis vai dzīvojat daudzbērnu ģimenē. Ja ir 2 vai vairāki, jūs varat kvalificēties šeit stipendijai un pieteikties konkursā. Ja kritērijs ir tikai 1 vai arī atzīme ir zemāka par 7,5, tad, diemžēl, stipendija tieši šī nav jums. Stipendijas konkursa laiks ir no 1. februāra līdz 1. martam. Lai pieteiktos konkursam, būs nepieciešams iesniegt 3 dokumentus. CV, kurš apkopo jūsu pieredzi gan mācībās, gan darba jomā. Tātad droši pierakstiet, kurās prakses vietās esat bijuši, un aprakstiet, kādas pamatskolas esat pabeiguši, un uzrakstiet, ka jau esat pabeiguši RMMT. Kā arī norādiet, kādas zināšanas jums pašlaik ir iegūtas, kādas programmas mākat, kādas valodas un tā tālāk. Jāuzraksta arī motivācijas vēstule, kurā paskaidrojat, uz kādu skolu taisaties iet. Varat uzrakstīt 1 vai 2, bet vairāk par 3 gan nebūtu baigi labi. Un uzrakstiet, kāpēc gribat iet uz šīm skolām un kādēļ tieši jums ir jāpiešķir šī stipendija. Un 3, to gan nerakstīsiet paši, ir nepieciešama rekomendācijas vēstule, ka jums būtu nepieciešama šī stipendija. Un to raksta klases audzinātājs, kāda priekšmeta skolotājs vai arī direktors. Manā gadījumā man to rakstīja mana klases audzinātāja, Sandra Kuzņicova. Mazliet par dokumentu precizitāti. CV rakstīšanai neizmantojat Eiropās sagatavoto CV. Tātad vēlreiz ievērojat termiņu, ka šis konkurss ir no 1. februāra līdz 3. martam. Organizācijas nosaukums ir Jāzepa Vītola fonds, bīsāk vienkārši Vītola fonds. Un gan CV, kā arī motivācijas vēstule rakstīšanai neizmantojat ChatGPT vai citas ģeneratīvas aparatūras, bet rakstat no sirds. Par anketu. Anketu varat atrast Vītola fonda mājaslapā www.vitolfonds.lv, spiežot uz stipendijas un kā pieteikties. Es personīgi ieteiktu apskatīties šo stipendiju jau ātrāk, jo man pašai tas ļoti palīdzēja saprast tieši kādu informāciju man vajag un cik precīzi. Apskatīt anketu varat jau arī pirms konkursa termiņa. Būtu svarīgi apskatīties, jo tur tiek prasīts ne tikai dati par jums, bet arī par jūsu ģimeni, par ģimenes ienākumiem un pasta indeksi. Un iespējams, jūs šī informācija vēl ir jānoskaidro. Tā kā būtu labi laicīgi uzzināt, nevis pēdējā dienā. Stipendijas apmēri iekļauj datus par to, cik vidēji studentam ir nepieciešams izdzīvošanai. Katru gadu tiek veiktas aptaujas, un šī gada aptaujā tika noskaidrots, ka dzīvošanas izdevumi ir apmēram 181 eiro uz kopmītnēm, transporta izdevumi ir vidēji 46 un uz pārtiku iziet 176. Tātad arī stipendijas apmērs būs apmēram šī summa, lai varat nosekt savu dzīvošanu. Lieta arī atcerēties, ka ir vēl citi fondi un stipendijas, kas jums var palīdzēt, ja labi mācaties. Viena no tām ir valsts stipendija, kura atalgo labākos kursa studentus. Ir stipendijas studētgods, kurā varat pieteikties, ja esat no daudzbērnu ģimenes, cilvēks ar īpašām vajadzībām vai bārenis. Lieta gan ir atcerēties, ka tajā gadījumā jums ir jābūt eksāmena rezultātiem vismaz
virs 40%. Un ir arī jāpaskatās, kādas stipendijas piedāvā skola, uz kuru vēlaties iet. Es pašlaik mācos Latvijas Mākslas akadēmijā, un viņi piedāvā ikmēneša stipendijas labākiem studentiem, ja viņiem vidējās atzīmes ir visaugstākās. Varbūt jūsu skola arī piedāvā stipendijas. Ja vēl šaubaties, kur mācīties, ieteiktu apskatīties iespējas un pasākumus, kas palīdz izlemt, kur tad tieši iet. Ir ēnu dienas, atvērtās durvis, Erasmus+, studentu kurpes, kā arī mājaslapa visas iespējas LV. Un ir arī dažādi kursi, kas vairāk pastāsta, ko kurā nozarē dara, kā tas ir mācīties tieši to priekšmetu, un cilvēks stāsta arī par savu pieredzi. Tas var ļoti noderēt, jo varbūt jums patīk ķīmija vai dabas zinības, bet jūs nezināt, vai tiešām es to gribu mācīties 4 gadus. Ja bail ir kaut kur iet, var arī apskatīties podkāstus, gan ierakstus, gan intervijas. Tādu ir noteikti pa pilnam, gan YouTube, gan radio un citur. Noteikti apskatieties, ja vēl domājat, kur tad tieši iet. Jo neviens jau nepamožās ar domu, ja es būšu reportieris. Ja jums ir kādi jautājumi, noteikti rakstat Vītola fondam, vai nu pa e-pastu, vai arī zvanot. Varat viņus atrast arī sociālos tīklos, kā jau arī iepriekš minētajā mājaslapā Vītola fonds LV. Man pašai ir par Vītola fondu tikai laba pieredze. Esmu gan tikai 1. gadu, bet ja man rodas kāds jautājums, tad vienmēr tiek atbildēts vai nu dienas vai 2 laikā. Nav tādu stulbu jautājumu, kaut gan dažreiz tā šķiet, bet man vienmēr mīļi atbild. Galvenais ir ievērot termiņu atskaitēm, un šīs atskaites ir jāiesniedz reizi pusgadā, jeb mācību sesijas beigās, kuras uzrakstu, kā tad man ir gājis, kā man ir ar atzīmēm un vispārējā situācija. Laiku pa laikam ir arī jāsatieks ar savu ziedotāju, kas ir pavisam interesanta pieredze, jo tu vari zināt, kurš tad tevi atbalsta. Kopumā es teiktu, ka tas ir labi pieteikties šim projektam. Ja tev ir iespēja, noteikti piesakies. Tad tiekamies Vītola fondā.